Labdien! Neliela atkal diagnostika. Saskāros ar tādu lietu, ka mums ir 1.9 dīzelīts, pumpa dūze saucamais. Klients sūdzās, kā pazūd antifrīzs. Izbraucot garāku gabalu 230 km, pazūd litrs 2. It kā nekādas teces zemē nav. Mašīna ir pie manis remontējusies. Viss mēs apskaties, ir jauns zobsiksnas komplekts, ūdens sūknis, inas, visi savienojumi, kā radiatori, viss, it kā nekur nekas nav tecējis. Un esmu pārliecināts par to, ka tur viss ir kārtībā. Un sāku aizdomāties, noņēmu aizsargpannu, no lejas ieraudzīju bildi, kā zem bačakiņa, saucamā izplešanās trauka. Mums tur apakšā uz eļas siltuma apmaiņas ar tosolu, tur apakšā ir piles sarkanas. Nu, un mums sanāk, ka mums no bačaka tajā apakšā ir pārplūdes trubiņa, arī tur tas apaļais galiņš, jā. Nu, sanāk, ka no izplešanās trauka izspiež ārā antifrīzes. Nu, lai pārbaudītu korķa esamību, mašīna man grausmīgi sildīt negribējās, jo arī nav nozīmes viņu te darbināt, un karsts un viss tālākais speciāla presēšanas komplekta man nav, patreiz neesmu iegādājies, varbūt nākotnē jāpasūta būs kaut kur no draugiem ķīniešiem. Bet izdomāju vienkārši elementāru lietu, paņēmu trubiņu, iemontēju parastu ventīli, jā, otru aiztaisīju ciet, kompresoru uzregulēju maksimums 2 bāri, lai man kaut kas nenoiet greizi, jo pie 1,8, 1,6 jānostrāda ir avārijas vārstam. Nu, skatāmies, kas notiekās. Mēģināšu parādīt. Jā. Tā, tad pievienojam. Jā. Klāt. Grūti jau. Un mums ir uzdzenam 1 bāru. 1,2. Nu, spiediens mums turās. Nekas garām. Nekur nekas netek. Te viss ir kluss un mierīgs. Šis korķis ir no mana golfa. Tā, spiediens bija, viss notiekās. Šis korķis ir viņa oriģinālais. Liekam atkal visu klāt. Dzenam iekšā 1,2 apmēram. Un te ir pārplūdes truba. Var jūs, ka tur nāk gaiss ārā. Pielieku pirkstu. Un šeit pa augšu man jau var dzirdēt, ka pūš garām. Tas nozīmē, ka braukšanas režīmā mums visu tosoliņu zem spiediena izpūš ārā. Mainīsim korķi un dosim klientam testa braucienā. Ideja par to, kā elementāros apstākļos nopresēt dzēsēšanas sistēmu. Katram automobīlim autodatā var pastīties, cik viņam jātura. Ja nemaldos, tad vaks ir 1,2 kā minimums, un man liekas, ka maksimālais 1,8. Varu kļūdīties, bet, nu, vāk grupai tas spiediens ir diezgan liels. Parasti jau visiem uz korķi ir rakstīts Japānim 1,1, jā. Nu, es te paņemu 1,2, bet man liekas, ka jaunajiem dzinējiem jau ir kaut kāda 1,8 maksimālais spiediens.
Tas ir, lai nevārītos antifrīzes augšā, gan spiediena, viņš ilgāk turā. Nu tā jau redzēsim, kas notiekās. Un mums jau viņš jau skrūva vaļā, jau ir nokrities, vairs nekā nav. Nu tā. Atnāca jaunais korķis. Un redzam, ka 1,5 bāri ir darba spiediens. Vernets, Kavarstad, kā vajadzētu būt normālam. Un man jau vecais jau pie nepilna 1 jau laida gaisu garām. Jā. Nu, ko liekam kopā, uzvadam moto un tad jau dodam testa braucienus.